Un mēs zinām, ka bērns, piemēram, zina, ka pa gultu lēkāt nedrīkst, un tas jau ir pārnāts, un bērns zina, kur viņš var lēkāt, tad šajā gadījumā mēs neejam 10. reizi un nesakam, kāpēc tā lēkāja, kas ir tas, ko tu varētu darīt. Nē, tā ir tā mācība fāze, un pēc tam jau ir praktiskā fāze, kur mēs sagaidām, ka bērns darīs tā, kā mēs esam runājuši, un mēs zinām, ka viņam ir visas šīs te jau zināšanas, un ka mums nav tagad jādara vēl kaut kāds variants, ko bērns te varētu darīt. Nē. Šajā gadījumā mēs redzam, bērns lēkā pa gultu, mēs viņam sakam, pa gultu lēkāt nedrīkst. Un mēs skaidri pasakam, ka nedrīkst to darīt. Šeit mēs nejautāsim, vai tu nezini, ka pa gultu lēkāt nedrīkst. Tu taču zini, ka pa gultu nedrīkst lēkāt vai ne. Un tādā gadījumā, tad, kad mēs pajautājam, mēs bērnam iedodam to tā kā vietu, ka šeit ir iespēja arī būt citādāk. Tu taču zini. Un bērns domā, nezinu, varbūt tās te var darīt kaut ko citu. Nē, šeit ir skaidra robeža, pa gultu lēkāt nedrīkst. Un viss, tur nav varianti.